Ar ekonomistu, kurš daudz kritizējas Latviju, tikties nesteigsies. Jānis Zariņš, Sergejs Medvedevs, TV3 ziņas. Tikmēr šķiet, krīze Latvijas iedzīvotājus nav izmācījusi, un lielākā daļa no mums uzkrājumus nebaltai dienai neveido, pat ja būtu tāda iespēja. To rāda pēc banķieru pasūtījuma veikts socioloģisks pētījums. Naudas uzkrājumi jeb finanšu drošības spilvens ir nepilnai trešdaļai Latvijas iedzīvotāju. Pārējiem tāda nav vispār, liecina kompānijas SKDS un Nordea bankas pētījums. Drošības spilvens nozīmē to, ka tev ir kādi brīvi naudas līdzekļi, kurus tu uzkrāji katru mēnesi un veido savu drošības spilvenu vismaz 3 mēnešu algu apmērā. Tas nozīmē, ja gadījumā notiek kāds negadījums vai paliec bez darba vai saslimsti, tad nav tā, ka nākamajā mēnesī jau vairs nav ko ēst. Tad tev jau esi izveidojis savu kādu drošības spilvenu. Tomēr realitāte ir skaudra. Puse Latvijas iedzīvotāji dzīvo no rokas mutē un uzkrājumiem nespēja atlicināt kaut minimālu summu. Iedzīvotāji atzīst, ka visus ienākumus iztērē ikdienas vajadzībām. Savukārt katrs 10. atzinis, ka dzīvojot šodienai un par nākotni nedomā. Tā iedzīvotāja daļa, kura ir šis spilvens, vismaz manā vērtējumā ir ļoti neliela. Respektīvi, tikai apmēram katrs trešais, ja pat mazākā katrs trešais iedzīvotājs apgalvo, ka gadījumā, ja viņš zaudētu savus regulāros ienākumu avotus, viņš spētu kaut kādu laiku, tā teikt, sekt tekošos maksājumus. Un tas nav daudz. 2/3 būtu uz sēkļu. Ir arī daļa sabiedrības, kam ienākumu pietiek, lai uzkrātu, taču dažādu iemeslu dēļ tas netiek darīts. Mums sabiedrībā valda tāds zināms hedonismu motīvs, tāda neticība nākotnē, ka tiem uzkrājumiem varētu būt jēga, kad es nezinu, ka tā banka var bankrotēt vai to naudu varētu zaudēt. Bet daudzi tādi, kas neuzkrāja un vienkārši ņem un notērē. Kaut arī vairumam uzkrājumu nav, daļa iedzīvotāji par naudas garantu neparedzētās situācijās uzskata arī viņiem piederošu nekustamo īpašumu, dārgmetālus un mākslas priekšmetus. Ginta Vīksne, Juris Binders, speciāli TV3 ziņām. Iestājoties siltākam laikam,